Jā, tātad labvakar! Mēs esam ģimeņu skolu apvienības arī pārstāvji un gribējām šodien pastāstīt par tādu lielu projektu, ko mēs kopā veicām. Tas ir mājmācības, tālmācības vecāku un jauniešu anketēšana. Un, būtībā man ir ļoti, ļoti liels prieks, ka pavisam īsā laikā, tas bija dažas nedēļas, mums izdevās savākt arī tiešām reprezentatīvu respondentu skaitu. Kopā ir atbildējuši vairāk kā 500 respondenti, lielākā daļa no tiem bijuši vecāki, bet ir arī diezgan daudz jauniešu. Un, skatos, ka arī šīs anketas nāk vēl klāt, un tad, kad es šos datus visus apkopoju, tad tur bija 500 apmēram anketu, nedaudz pāri, tagad jau gandrīz 530 anketas, tā kā būtībā šo tālāk arī apskatu varētu pēc tam vēl atkārtot. Es domāju, to es arī darīšu pēc kāda laika. Bet tātad pats svarīgākais, ko es gribēju jums šovakar nodot, tas ir, kādi tad ir mums šie vecāki, mājmācības vai tālmācības vecāki. Un tie noteikti ir tādi vecāki, ko jūs arī tālāk redzēsiet pēc tām atbildēm, kas ir iesaistījušies, kuriem nav vienalga, ko viņu bērni mājās dara, vai mācās vai nemācās, kas ir iesaistījušies savu bērnu mācību gaitā un arī visādā ziņā citādā personības attīstībā. Un arī, ko domā jaunieši. Tur arī daļa ir jauniešu, kas jau ir beigušies mājmācības, tālmācības gaitas. Kas tad tālāk ar viņiem notiek un ko vispār jaunieši domā par šo izglītības formu. Tātad cik daudz mums bija vecāki? Kopā bija atbildējuši 380 respondenti, kas norādīja, ka ir vecāki, kas māca vai mācīs bērnus mājās. Bet tajā pašā laikā tad mums bija tāda izšķiršanas jautājumi, ko es biju uzlikusi. Piemēram, tur bija tāds, vai jums, lai gan bija anketā skaidri uzrakstīts, ka tas ir tieši skolas vecuma bērniem, kam ir bijis pieredze. Tāpat tur bija vairāki vecāki aizpildījuši, kuriem nav pieredze savu skolas vecuma bērniem, un arī tādi, kas bija mājmācībā, tālmācībā tikai Covid ierobežojuma laikā, un tur jau, protams, ir pilnīgi cita tā mācīšanās veids. Nu jā, un tātad palika man 372 derīgi respondenti, kurš tad tālāk, kurā atbildes es pētīju. Un vairumā tātad no respondentu, bet es jums tā kā paskatīšos uz to, kā teikt, sociālo stāvokli, bērnu skaitu, kur viņi dzīvo, šīs ģimenes, un arī ienākumu līmenis. Tātad pamatā bija ģimenes, kurām ir 2 vai 3 bērni. Te jūs skatāties, es nezinu, vai jūs varat redzēt tos procentus, bet tātad apmēram 30% ir tādi, kuri ir 2 bērni aug ģimenē, un attiecīgi ir 27%, kuriem 3 bērni ģimenē, bet ir arī, kuriem ir 4 un 5 un vēl vairāk. Un tad runājot par ģimenes budžetu, tur ir ļoti dažāds šis vidējais ģimenes budžets mēnesī, sākot no, teiksim, visbiežāk sastopamā atbilde bija no 1000 līdz 2000 eiro, tātad 36%, bet tāda kopumā mēs skatāmies, tad arī bija neliels procents, kuriem šis ienākuma līmenis ir visai ģimenei mēnesī ir zem 1000 eiro, bet lielākā daļai tas ir vairāk. Un, ja mēs skatāmies par dzīvesvietu, patiesībā gan vecākiem, gan jauniešiem varam redzēt, ka šī dzīvesvieta ir ļoti plaša. Tad līdz ar to mēs varam diezgan droši minēt, ka šī anketa ir sasniegusi ģimenes visā Latvijā un pat ārpus Latvijas. Un es vēl neesmu salīdzinājis, tas varbūt varētu viens no tādiem mērķiem, ko varat salīdzināt ar kopējo, piemēram, iedzīvotāju skaitu šajās dažādās grupās, es domāju, pēc dzīvesvietām. Tātad ir Rīga, kā jūs zināt, Rīgā tomēr dzīvo ļoti liels procents kopā no iedzīvotājiem. Tad bija atsevišķi izdalīta citas Latvijas pilsētas un tad Latvijas mazpilsētas, un tad attiecīgi arī lauki, pilsētu lauki un ārvalsts. Un šis sadalījums, kā jūs redzat, ir ļoti, ļoti tā kā plašs, kā nav tikai, piemēram, ka tur ir rīdzinieki vai tikai, piemēram, Latvijas mazpilsētas pārstāvji, bet tur ir ļoti, ļoti tā kā plašs. Un būtu labi salīdzināt ar šos rādītājus, ar tiem rādītājiem, kas kopumā uz populāciju. Bet man ir liels prieks, tātad, ka mēs esam sasnieguši būtībā šo anketu arī ļoti daudz ģimenes. Un runājot par vecāku izglītību, tad uzreiz
Uzreiz gan es varu pateikt, ka tātad atcerieties, ka tajā anketā bija iespēja atzīmēt dažādas šīs izglītības līmeņus. Ja, piemēram, ir vecākiem, piemēram, vienam no vecākiem ir pamatizglītība, otram ir augstākā izglītība, tad parādās abas šīs atbildes. Bet kopumā vienalga mēs skatāmies 80% no vecākiem izglītība ir augstākā. Savukārt, ja mēs skatāmies par to, vai vecākiem ir pedagoģiskā izglītība, tad nu, pusē kaut kur nav, bet te pašā laikā otrai pusē tomēr ir. Un arī šeit varētu būt, kad arī kāds no vecākiem, kādam no vecākiem ir un kādam nav. Bet kopumā arī tas rādītājs, man liekas, ir visnotaļ augsts. Tātad ir vecāki 20%, kuriem ir šī augstākā pedagoģiskā izglītība, un diezgan daudz vecāki ir vismaz kādu kursu kaut kur apguvuši. Tā kā arī no izglītības viedokļa var teikt, ka šie vecāki ir visnotaļ izglītoti. Un arī mēs skatāmies par ģimenes modeli, kas bija tāds varbūt arī drusku sarežģīts jautājums, bet tomēr tas arī mums bija svarīgi zināt. Tātad pamatā, un tas ir jau 80 pāri procentu, šie bērni, mājmācības, tālmācības bērni aug ar abiem bioloģiskiem vecākiem. Protams, ir arī kaut kāda daļa, kas ir aug nepilnā ģimenē, un ir arī atsevišķi tur bija papildus tā kā opcijas, ka var pierakstīt papildus atbildes, un tātad tur bija arī tādas atbildes, kā piemēram 2 ģimenes atzīmē, ka ir bērnu aizbildņi, 2 ģimenes atzīmē, ka dzīvo tātad aug bērns kopā ar mammu un vecvecākiem, un vai arī 2 savukārt vēl bija norādījuši, ka bērns aug ar mammu un patēvu. Tā kā tur ir dažādi varianti, bet tomēr lielais vairums dzīvo kopā ar abiem un aug kopā ar abiem vecākiem. Un tad tālāk, ja mēs skatāmies, tad kāda ir ģimenes pieredze, cik ilgus gadus ir bijuši šai mājmācībā vai tālmācībā attiecīgi, ka apmēram pusi no respondentu ir ar 2 līdz 4 gadu pieredzi. Tātad pusi no respondentiem ir jau ar nemaz ne tik ļoti mazu pieredzi, jo tas arī būtiski, lai, piemēram, tu varētu jau objektīvi spriest, kā tas strādā, ir ļoti labi, ka šī pieredze jau ir lielāka. Un ir arī mums vecāki un ģimenes, kas pat 8 un vairāk gadus ir mājmācībā bijušas vai ir, un tātad tie ir kopumā mums, jā, 18%. Tā kā visnotaļ šis stāžs arī ir ļoti dažāds, bet daudzām ģimenēm arī liels. Un tad es gribēju arī sadalīt, tā kā pārjautāt arī vecākiem, kāda izglītības modeļa pieredze ir bijusi ģimenē, un te es gribēju nošķirt šās 2 varbūt modeļus, kas varētu būt diezgan varbūt atšķirīgi, lai gan ir ģimenes un liela daļa ģimeņu, kuras arī ir mājmācībā, kaut kādā dzīves posmā viņām arī nākās būt tālmācībā, jo, kā jūs zinat, kad oficiāli Latvijā no 1. līdz 6. klasē mēs varam būt mājmācībā ar bērniem, tālāk jau mums ir vienalga jāizvēlās šo tālmācības izglītības modeli. Bet es gribēju nošķirt tātad tos, kas ir bijuši mājmācībā un vēl kādā no citām šiem izglītības modeļiem, un tās ģimenes, kas ir bijušas tikai vienīgi tālmācībā un vēl kādā citā, piemēram, klātienes modelī. Un tad tos var redzēt, es iezīmēju arī dažādās krāsās, kāda mums bija. Tātad drusku vairāk par pusi ir vecāki, ko varu teikt, vecāki vai ģimenes, kas ir būtībā tālmācībā, ir bijušas vai ir tālmācībā tīri, un šie zaļi iekrāsotie ir tie, kas ir mājmācībā. Mājmācībā, tālmācībā, bet tad acīm redzot vismaz kaut kādu brīdi noteikti ir bijušas mājmācībā. Un tā kā arī tālāk es arī analizēšu, un ir tāda iespēja tur vēl dziļāk paskatīties, ar ko, teiksim, atšķirās tās ģimenes, kuras ir tikai tālmācībā bijušas, tās, kuras ir mājmācībā. Protams, arī es neizslēdzu, ka kāda no šīm tālmācības ģimenēm būtībā ir šis mājmācības modelis ar kaut kādu tālmācības, kā var teikt, pieskaņu, bet jebkurā gadījumā tātad tas bija tas objektīvais veids, kā es varēju šīs ģimenes sadalīt. Un, ja mēs skatāmies uz bērnu skaitu kopā, cik bērnu tātad ģimenē šobrīd ir mājmācībā, tālmācībā, tad redzam, ka ir apmēram 10% ģimeņu, kurām vairs neviens no bērniem nav ne mājmācībā, ne tālmācībā, un tas ir arī pilnīgi normāli. Es arī redzēju kādu no jums, kas arī ir tiešsaistē šobrīd ir. Tas, teiksim, tāpat kā mums, arī personīgi ir bērni jau izauguši no šiem
laika, kad viņi bija mājmācībā, tālmācībā, bet tātad tās atkal ģimenes, kurām ir bijuši pieredze un iespējams pat diezgan ilga pieredze mājmācības, tālmācības, tātad modelī. Un, nu jā, un pamatā tad 52% gadījumos tas ir viens bērns, kas šobrīd ir mājmācībā, tālmācībā. Tā kā, jā, viens tas ir maz, man liekas. Patiesībā, protams, kas varētu būt, ka pārējie bērni ir mazāki, jo šeit tiek runāts, cik bērni ir mājmācībā, tālmācībā. Varbūt, ka šie pārējie bērni ir mazāki, varbūt kādi jau ir izauguši, bet tātad tomēr diezgan liels šis procents ir, kur tikai viens bērniņš ir šobrīd mājmācībā vai tālmācībā. Bet es tad sadalīju vēl tālāk, piemēram, ja mēs skatāmies, tad šīs ir kopā kā visi respondenti atbildējuši, un tālāk skatoties to bērnu skaitu, kas ir izvēlējušies tikai to tālmācības izglītības formu, tad tur pat vairāk. Tur 62% gandrīz ir tie, kas mācās, kuru tikai viens no bērniem ir tālmācībā attiecīgi. Un savukārt, ja mēs skatāmies tos bērnus, kas ir mājmācībā, tad tur šis procents ir diezgan būtiski mazāks, tie ir vairs 38%, tātad, kur viens bērns tikai mācās mājmācībā. Ir daudz vairāk arī, kur 2 bērni, 3 un attiecīgi arī pat 4 bērni. Un tad jautājot par to, vēl viens tāds jautājums bija, kas arī būtībā ļoti svarīgs, sevišķi skatoties uz to, vai ir bijusi šī pieredze, klātienes skolas pieredze, pirms mājmācības vai tālmācības, jo kāpēc tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka tas būtu jūs redzēsiet, ka būtiski atšķirās tie iemesli, kāpēc ģimenes ir mājmācībā, vai bērni ir piedzīvojuši šo klātienes skolu pirms mājmācības vai nē. Tātad šīs atbildes, kāds te ir parādījās, ka ir ģimenes, 28 kopā mums bija ģimenes, kas pēc mājmācības, tālmācības apmeklējuši skolu klātienē, tas varbūt, piemēram, pabeiguši 9 klases, piemēram, tālmācībā vai mājmācībā, un pēc tam ir aizgājuši skolā klātienē. Un tad arī ir tādas ģimenes diezgan daudz, kas ir gan pirms, gan pēc mājmācības. Tad kādu laiku ir bijuši šai mājmācības, tālmācības modelim, pēc tam ir atkal atgriežoties klātienē. Vai tikpat labi ir, ka kāds bērns ir mājmācībā, kāds bērns ir arī klātienē. Bet ļoti daudz, tātad ir bijuši salīdzinoši 58%, kas ir pirms mājmācības, tālmācības uzsākšanas, ir bijuši klātienē. Un tieši šie vecāki jūs redzēsiet, jā, ka viņu šī motivācija, kāpēc viņi tomēr ir mājmācībā, tālmācībā, ir būtiski atšķirās. Un attiecīgi 23%, jeb nedaudz vairāk kā 5. daļa, neviens no bērniem nekad nav apmeklējis klātienē skolu. Un tātad, ja mēs skatāmies kopumā par izvēlēm, kāpēc ģimenes izvēlās bērnus izglītot vai nu šai mājmācībā vai tālmācībā, un tur bija iespēja atzīmēt vairākas izvēles, plus vēl varēja pierakstīt ar savas brīvās izvēles. Un kā mēs redzam, ja mēs kopumā uz visām ģimenēm skatāmies, tad pilnīgi dominē šis punkts, kas saucās neapmierina izglītības kvalitāti skolās. Tā kā tas ir ļoti būtisks arguments, kāpēc ģimenes izglīto savus bērnus, ja mājmācībā, tālmācībā, kas tas būtībā pilnīgi pretrunātu to apgalvojumu, ka šī izglītība varētu būt nekvalitatīva. Būtībā mums šis pētījums parāda pretējo. Un tad nākamais ļoti būtisks šis punkts, kas tiek minēts, ir, lai attīstītu bērnu personību. Un attiecīgi pēc tam jau tālāk ir mazāk svarīgi, ka bērns ir apmeklējis skolu, saskāries dažādām problēmu situācijām, ar šis veselīgums un kustību brīvība. Un arī būtībā man pat likās, ka es gaidīju, ka šis rādītājs būs augstāks, bet, lai nodrošinātu likumisko, reliģisko vai vērtību izglītību, šādu izvēli, kā ļoti svarīgu, minēja tikai 12% no visiem. Nu jā, bet ir arī vēl, kas it kā šis procents nav tik liels, bet tie ir bērni, un tie ir daudz bērnu ģimenes, kas ir zem šī apakšā. Tātad 91 no vecākiem norādīja, ka bērniem ir kādas mācīšanās traucējumi, un tā ir viņam, tāpēc šī ir ļoti būtiska izvēle. Tātad šie 91 bērns, viņi iespējams, ka šajā klātienes skolā vai klātienes izglītībā būtībā nevarētu arī
normāli mācīties. Un vēl viens tāpat būtisks ir šis veselības problēmas, jo tur man bija jautājumā norādīts pat detalizētāk, ka vai no garīgās vai fiziskās veselības problēmas, kāpēc bērns mācās mājmācībā, tālmācībā, un tās arī 45 ģimenes, kas nav galīgi maz, tas ir būtībā visnotaļ daudz. Un tur vēl ir dažādi citi iemesli, kas bija tāds brīvās atbildes, kur biežāk sastopamais bija mācību traucējumi, veselības problēmas, mobbings un vardarbība un skolas resursu kvalitāte. Tātad tie bija kopumā no visiem vecākiem, kāpēc viņi izvēlās šo mājmācības, tālmācības ceļu. Man liekas, ļoti plašs šis diapazons, kāpēc mēs to darām vai esam darījuši, bet man likās interesanti tā kā paskatīties atsevišķi tās ģimenes, kuras bija pirms mājmācības, tālmācības, mācījušās klātienē. Un tad redzat, šeit, es nezinu, vai jūs varat izlasīt mazos burtiņus, bet es jums varu nosaukt. Tātad šeit šīs izvēles bija diezgan atšķirīgas. Un pati galvenā, un 21% norādīja, ka bērns ir apmeklējis skolu un saskāries ar dažādām problēmu situācijām. Vissvarīgākais un nākamais ir neapmierina izglītības kvalitāte skolā. Tā kā šie bija ļoti, ļoti būtiski tātad šie rādītāji, lai kāpēc bērni no klātienes ir pagājuši mājmācības uz vai tālmācības sistēmu. Un, ja mēs skatāmies savukārt tās ģimenes, kuru bērni nekad nav mācījušies klātienē, tad tur ir pilnīgi varbūt savādāk šīs motivācija, un pats svarīgākais šeit ir minēts šis, lai attīstītu bērnu talantus, radošumu, veicinātu zinātkāri un personības attīstību. Tā vienmēr sakot, bērni kā veselīgas personības attīstība. Un tad jau tālākais iet atkal šī neapmierina izglītības kvalitāte, cik būtiski mums ir veselība un kustība brīvība un arī attiecīgi šī vērtība izglītība. Baiba, es nedaudz iestrādināšu, jo manā rīcībā ir arī Vislatvijas vidusskolas statistika, kas arī ir pārsteidzoši, ka viens no būtiskiem rādītājiem ir neapmierina izglītības kvalitāte. Un tas ir tieši tas, ko šobrīd pārmet tālmācības skolām. Ja? Kaut arī sanāk tā, ka tie bērni tieši no vispār izglītojošām skolām ir nākuši uz tālmācību šī iemesla dēļ. Un tāpat, protams, ka tur ir emocionālā vardarbība un neefektīva laika izmantošana, kas arī ir atzīmēts kā svarīgs, būtisks moments. Tā kā jā, izglītības kvalitāte. Tas mani personīgi pārsteidz visvairāk. Jā, tas būs tālāk par to laiku, tas būs arī bērnu anketās, jauniešu pareizāk sakot, jā, par to, cik daudz vairāk ir laika, ja mēs esam šajā izglītības veidā. Tad tālāk bija jautājums, kas būtībā varbūt tālmācības vecākiem tas nav tik ļoti būtisks, bet tieši mājmācības vecākiem tas viennozīmīgi ir ļoti būtisks, jo jūs arī zināt, lai mēs kvalitatīvi varētu būt ar bērniem kopā, mācīt viņus, vienam no vecākiem, protams, varbūt arī nolikts varbūt kaut kāds privāts skolotājs vai vecmāmiņa, bet būtībā pamatā jau vienam no vecākiem ir kaut kādā mērā sava personīgā karjera, jāupurē, vai, ja tas ir pareizais vārds īsti nezinu, bet varbūt tās būtu tieši tādā pozitīvā ziņā, ka jābūt kopā ar saviem bērniem. Un tad atbildot uz jautājumu, kura bija galvenā persona bērnu mācību procesa atbuvē, tad tur, no 84% norādīs, ka tā bija mamma, bet bija arī varianti kā privāts skolotājs, tētis, citi ģimenes locekļi, un vēl bija arī vairāk jaunieši norādījuši, arī vecāki īstenībā, bet pēc tam arī jaunieši, ka viņiem, ka bērni mācās patstāvīgi. Tas varētu noteikti attiecināties tieši uz šo tālmācības izglītību, ka varbūt bērns mierīgi, ja tas jau ir par vidusskolas vecumu bērns, viņš jaunietis pareizāk, viņš ļoti labi arī pats var tikt galā ar šo mācībām. Jā, un attiecīgi, kuras personas iesaistījās, te atkal dominē savukārt tētis, privāti skolotāji diezgan bieži norādīt atbildi vecvecāki, vecākie bērni, un arī 5 atbildes bija neviens. Jā, kas droši vien, ka ir normāli. Un tad bija tāds
Vēl nākamie jautājumi savukārt ir saistīti ar to, arī to ļoti biežo mītu, ko mēs saskaramies, domājot un runājot par mājmācības, tālmācības bērniem, un tas ir tas jautājums, ko man ir kādreiz uzdevuši par, kad uzzina, ka es savus bērnus mācīju mājās, kā tad viņiem ar socializāciju? Jūs droši vien, ka tie, kas ir ar šos savus bērnus arī mājās izglītoja vai izglītoja, jūs noteikti arī esat ar šo jautājumu saskārušies. Un ļoti labi ir zināt, droši vien, ka atbild, ka patiesībā ar socializāciju šiem jauniešiem bērniem ir viss kārtībā. Viņi, protams, ka tas ir atkarīgs ar ļoti, mēs esam arī kā mēs, tā arī mūsu bērni ļoti dažādi, bet tātad, ko mums atbild anketa? Un anketa šīs atbildes ir ļoti viennozīmīgas, ka 94% no visiem bērniem jauniešiem apmeklē kādu interešu izglītību ārpus mājas. Jāsaka, ka viss populārākais ir sports, kur tad katrs 4. bērns sports. Bet ir arī citi pulciņu nodarbības, mūzikas skolas, mākslas skolas, dejas, dabaszinību izglītības. Tā kā jā, vairums bērnu, jauniešu ir paralēli mājmācībai, tālmācībai arī ir kaut ko citu dara. Un viņam ir daudz vairāk laika tam. To jūs arī ļoti labi zināt, ka tas tā ir. Un tad tālāk arī tāds jautājums bija par to, cik bieži jūs apgūstat vai apguvāt ārpus mājas, mācījāties ārpus mājas, piemēram, ekskursijās, muzejā, dabā, koncertā. Un tad mēs varam redzēt arī, ka 86% no visiem respondentiem atbild, ka bieži, vidēji bieži vai ļoti bieži apgūst ārpus mājas un nekad. Protams, ka tas arī varbūt tās ir uzreiz, kādas varbūt ka nekad, bet es pieļauju, ka varbūt, ka šie 26 respondenti, tas ir 7% no visiem, ka iespējams, ka viņi jau tie bija jaunieši, kas paši mācās tālmācībā un kuriem varbūt nav tik interesanti vēl tur iet ar vecākiem kaut kādās ekskursijās. Bet jā, tad tādas atbildes mums arī ir, bet tomēr kopumā lielais vairums tomēr arī kaut kur ārpus mājas apgūst visdažādākās zinības. Un, ja mēs skatāmies uz ģimenēm, kas ir mājmācībā, tad tur šis procents ir vēl augstāks, kad ir vēl vairāk tieši šis rādītājs, kad jau drīzāk ļoti bieži ir vairāk, vēl vairāk, ja mēs skatāmies, ja mēs skatāmies savukārt uz nākamo jautājumu, cik bieži bērns piedalās pieaugušo ikdienas aktivitātes, vienalga mājas, lauku darbos, gatavo ēst vai dodas kopā ar vecākiem, tad arī šeit mēs varam redzēt būtībā, ka gandrīz visi ar ļoti retiem izņēmumiem ļoti aktīvi iesaistās arī pieaugušo ikdienas aktivitātēs, kas ir ļoti normāli. Man liekas, tie bērni, kas ir mājmācībā, tālmācībā, tā vajadzētu būt, ka viņi šīs ikdienas iemaņas viņiem ir daudz labāk tiek izkopts, vienalga, kas tas arī būtu, vai iepirkties, ēst, gatavot, vai kaut ko lauku darbus darīt, vai amatniecību, vai tā tālāk, visbiežāk tas arī kopā ar vecākiem tiek darīts. Un, ja mēs skatāmies, tad šīs bija kopā visas ģimenes, un šīs ir mājmācību ģimenes, ka tur, protams, arī šis varbūt iesaistīšanās ir vēl lielāka. Un, protams, varētu domāt, lai gan tas ir ļoti maz, tie ir 2 bērni, ne 3 bērni laikam kopā par visiem, vai 3 ģimenes, kas nekad neiesaistās, tas man liekas nedaudz dīvaini, bet, acīm redzot, varbūt arī dažādi. Un tad vēl viens ļoti svarīgs jautājums ir, cik bieži bērni satiekās ar vienaudžiem ārpus savas ģimenes. Un tur bija skala no katru dienu līdz nekad. Un, ja mēs skatāmies tomēr, pat arī bērni, kas ir, kā liekas, mājmācībā, tālmācībā, ka viņi savā ģimenē tomēr lielais vairums, redzat, no 4 pa labi ir tas, ka tomēr vairāk, biežāk nekā retāks ir, ko satiekās ar vienaudžiem, ka ar vienaudžiem viņi satiekās īstenībā ļoti regulāri. Protams, ka tas lielākajai daļai būtu tā, lai gan redzat 97 atzīmējuši, ka pat katru dienu satiekās ar vienaudžiem, bet tomēr, ka šī satikšanās notiek, tas redzat, ir viennozīmīgi izņemot, attiecīgi atkal 0,5% tomēr norādījuši, ka nesatiekās. Bet mēs nezinām arī, kas konkrēti, jo šīs anketas viss ir anonīmas, varbūt tie ir bērniņi, piemēram, ar kaut kādiem veselības traucējumiem, tā kā, jā, ir jau kādas situācijas, ka tas varbūt ir, tā vienkārši ir.
Nu jā, un savukārt no mājmācības ģimenēm pat gandrīz 90% tiekas ar vienaudžiem, un patiesībā neviens respondents nav norādījis, ka ar vienaudžiem vispār nesatiekās. Tā kā, jā, šī mājmācības ģimenē šie rādītāji ir vēl labāki. Īstenībā visos, pat neizņemot pilnīgi visos, arī šeit pat ir lielāki šie procenti. Un tad nākamais, tad tas viens bija socializācija, tas mīts, ka bērni mājmācībā, tālmācībā nesatiekās ne ar vienu ārpus ģimenes, ka redzat, ka šis pētījums to apkāž. Un otrs parasti, arī par ko bija šeit arī tā kā tās domstarpības, jā, kāds ir tas zināšanu līmenis vai akadēmiskās zināšanas, ko tad iegūst bērni mājmācības, tālmācības formā. Un te mēs redzēsiet gan, ka šī bišķi atšķirās, ko paši jaunieši domā un ko vecāki, bet tad sākumā vecāki tiek lūgti novērtēt savu bērnu akadēmiskās zināšanas pa galvenām priekšmetu grupām. Un varat redzēt, ka vairumam zināšanas tiek novērtētas kā labas un ļoti labas pat visās priekšmetu grupās. Tad skatāmies pirmā, tad ir matemātika, un redzat, visbiežāk sastopamais vērtējums ir zināšanas matemātikā ir ļoti labas attiecīgi šiem bērniem, jauniešiem, un kā vājas, ļoti vājas, tur būtībā ir pavisam minimāls šis procents. Tāpat tās ejam tālāk skatīties latviešu valodā, dzimtajā valodā, arī labas un ļoti labas ir vairums atbildes. Dabas zinībās šis procents ir pat vēl lielāks, jā, tad kā labas un ļoti labas, laikam tomēr vēl pišķilies, atvainojas latviešu valodā, tad nedaudz lielāks nekā dabas zinībās, bet tā kā tieši tāpat ļoti līdzīgi labas un ļoti labas ir pamatā tiek vērtētas zināšanas, un svešu valodās arī tieši tas pats labas, ļoti labas vai vidējas, bet tomēr viss pamatā tātad tiek novērtēts arī kā akadēmiskās zināšanas kā labas. Un tad nākamais, atceraties, tas arī ļoti svarīgs motivācijas punkts, kas bija norādīts attiecīgi pa grupām, varbūt vai nu kā pirmais, vai kā otrais vai trešais svarīgākais, tas ir par to, kā mājmācības, tālmācība ietekmē mūsu bērnu personības attīstību. Un šis, man liekas, arī ļoti, ļoti būtisks aspekts, jo būtībā kas ir tas, ko mēs gribam redzēt vai sagaidīt no mūsu bērniem, jauniešiem, ja mēs skatāmies tālāk, jau, ka viņi būs kā pieauguši, tas, es kā varu teikt arī kā mamma, ka man būtībā ir svarīgākais, lai viņi būtu harmoniskas personības. Un tad šie tad, man liekas, svarīgi, tā kā rādītāji pat citreiz ir daudz būtiskāk nekā kaut kādas akadēmiskās zināšanas, vidējās sekmes, kas ir attiecīgi 8, 9 vai 10 būtībā, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, vai tas kaut ko bērnu dzīvē maina, bet tas, kāda viņa personība ir tas noteikti ir daudz būtiskāks. Un tātad pirmais jautājums bija, kā mājmācības, tālmācības pieredze ietekmējas ir bērna vai bērnu radošumu. Un redzat, jā, ka 71% minēja, ka būtiski veicināja tātad šī pieredze būtiski veicināja bērna radošumu un attiecīgi talantu attīstību arī viennozīmīgi tas pats, un to mēs arī redzam pēc mūsu bērniem, jauniešiem, ka tieši esot mājmācībā, tālmācībā, tā ir brīnišķīga iespēja attīstīt savus talantus visās jomās. Un, protams, ja mēs skatāmies uz saimnieciskās un praktiskās dzīves iemaņām, tad arī tā vajadzētu būt, kad arī būtiski veicināja. Arī šeit ir viennozīmīgi pat lielākā daļa respondentus atbildēja, ka būtiski veicināja. Nākamais ir, kas arī būtisks aspekts, kāpēc ir vērts bērniem šo mājmācības, tālmācības ceļu izvēlēties, tas ir par zinātkāri, tad vēlme, interese kaut ko jaunu uzzināt, kaut ko jaunu apgūt. Un arī šeit vai nu nedaudz veicināja, vai būtiski veicināja, ir lielākā daļa respondentu ir atbildējuši. Un tad nākamais tāds svarīgs arī, tas ir bērna veselīgs pašvērtējums. Kā vecāki vērtē, vai tas samazināja, vai neietekmēja, vai veicināja. Un arī te mēs redzam, ka vairums atbildēja, ka būtiski veicināja veselīgu pašvērtējumu šī mājmācības, tālmācības pieredze. Un tad nākamais jautājums, kas varbūt arī kaut kāda zināma izaicinājuma, vai kā šī pieredze sekmē individuālā laika plānošanu un pašdisciplīnu. Un arī, bet tomēr mēs redzam, ka pamatā atbildējuši, ka tas būtiski veicināja.
Un arī pieredze un saskarsme tur var būt dažādi. Tur arī kaut kāda 5. daļa min 4. daļa gandrīz, ka neietekmēja, bet arī tomēr vairums min, ka veicināja vai arī būtiski veicināja šīs saskarsmes prasmes. Un spēja izteikt savu viedokli arī tomēr drīzāk veicināja vai pat būtiski veicināja šī pieredze. Un arī prasmi patstāvīgi mācīties. Un arī atbildības sajūta. Tā kā būtībā visur, ja mēs skatāmies šiem personības attīstībām, tad visur ir atbilde, ka tas tomēr ir veicinājis vai būtiski veicinājis šis mājmācības, tālmācības ceļš šo bērnu tā kā personības attīstību. Un tad nākamais ir, lai nebūtu viss tik skaisti un rožaini, kādas tad izaicinājumi un problēmas gadījās vai bija ģimenēm šajā mājmācības, tālmācības ceļā. Un tad es pieļauju, ka tas ir diezgan atklāti, jo zināt, ka šīs anketas bija anonīmas, kad vecāki ir diezgan atklāti arī minēja, kas tad viņiem bija par problēmām. Piemēram, ar atbalstu trūkumu, bet tomēr mēs skatāmies, ka diezgan daudzas ģimenes ir saskārušās, bet tomēr ja skatāmies, ka, piemēram, nekad ir tie gandrīz pusi, bet tā pašā laikā reizēm bieži ir tomēr saskārušās liela daļa ģimeņu. Ar neizpratni no apkārtējiem, ar to saskārušās reizēm, kad minot, ka tā vidēji bieži būtībā tie ir jau 3. daļa ir saskārusies ar šo neizpratni no apkārtējiem. Tā arī ir dzīves realitāte, kas varētu būt, ar ko mēs kā vecāki arī saskaramies. Un ka 5. daļa no respondentiem uzskatīja, ka tas tomēr ir nozīmīgi, ka šī neizpratne ir bijusi vai ir. Tad vēl viens vecāku izdegšana ar to arī tomēr ir, vecāki mēdz saskarties. Un arī disciplīnas problēmām. Arī godīgi ir tikai kaut kāds, teiksim, nepilni 30% minējuši, bet reizēm saskarās diezgan daudz ģimenes. Tā ir realitāte. Runājot par kontaktu trūkumu ar citiem bērniem, tad tur tomēr min lielākā daļa, ka tas varētu nebūt arī ļoti būtisks faktors. Savukārt ar motivācijas trūkumu arī nāk saskarties diezgan daudzām ģimenēm, tomēr tajā pašā laikā kā tiešām problemātisku to atzīmē tikai šīs bieži un vienmēr, tātad 23 ģimenes ir min, ka šī problēma ir kā būtiska. Bet reizēm tā kā tas ir diezgan daudz, kas saskaras. Haotisks dienas režīms arī tāpatās, redzat, diezgan kā ļoti būtisks varbūt nav, bet tomēr arī mēdz būt ģimenēm, ka ir šie izaicinājumi. Mācību materiālu trūkums, tas laikam ir diezgan rets izaicinājums, bet arī ir ģimenes, kurām tas ir svarīgi. Problēmas sadarbības skolu ir reti, tas arī priecē. Un tad vēl šīs vecāku anketas noslēgumā es gribēju vēl pateikt tos, tātad šīs ir problēmas, kas jau tika piedāvāts anketā, bet vecāki varēja brīvā formā uzrakstīt jebkādas, kas viņiem ir ieguvumi un kādas viņiem ir izaicinājumi mājmācībā. Un te es tā īsi apkopoju, arī lūdzot palīgā mākslīgo intelektu, tātad kādas bija šīs atbilžu grupas. Un tātad, kas ir tātad būtiskākie ieguvumi? Pirmais, ko tu minēji, tika minēta šīs ģimenes attiecības stiprināšana, redzat, arī šeit ir diezgan daudz dažādi tie punkti, bet tas bija viens no būtiskākajiem tiem būtiskiem. Šis rančējums nav pēc to, cik tas ir būtisks, bet tas ir tās grupas, kādas tika atzīmētas atbildēs. Tad elastība un brīvība, ko jau arī te minēja, ka brīvība mēs varam gan ceļot pa pasauli, gan mums ir mazāk stresa un steigas rītos, gan ir iespēja, piemēram, pašiem plānot ikdienu un režīmu un daudz vairāk varbūt brīvā arī laika. Un tad nākamais ir bērnu personīgā attīstība, ka viņi var attiecīgi gan individuāli pieeja mācībām, jūs varat redzat visi šie punkti, kas ir minēti, un tur bija vēl vairāk, tātad šie ir tie galvenie. Nākamā grupa ir veselība un emocionālo labsajūta, ka daudz mazāk stresa, daudz retāka saslimšanas un labāka imunitāte, un to es arī varu teikt pēc saviem jauniešiem.
jo tā, kad mēs pilnībā visi bērni bija mājmācībā, mēs slimojām ļoti, ļoti reti. Protams, arī labāks miegs, vairāk laika varbūt aktivitātēm dabā. Tad nākamais svarīgais tātad bloks ir talantu un interešu attīstīšana. Un nākamais svarīgais bloks ir droša un atbalstoša vide. Nav mobbinga, nav negatīvas attieksmes skolotāju, un bērni jūtas droši un emocionāli stabili. Tas bija par ieguvumiem, to es arī varu padalīt. Jūs arī varēsiet izlasīt un attiecīgi saprast, vai tas ir pa jums, un es domāju, varbūt liela daļa arī jums ir rezonē. Un tad arī savukārt bija apkopojums tiem izaicinājumiem. Un viens ir laika un darba plānošana, ka vecākiem jāpielāgo savs darba režīms. Skaidrs, ka nevar, piemēram, abi vecāki pilnu slodzi strādāt, un bērni, protams, varbūt tālmācības vidusskolas laikā varbūt var bērni tur paši tikt galā, bet lielākoties tomēr tas jābūt kopā ar bērniem, jāplāno savs laiks. Arī, protams, šī sabiedrības attieksme, tur arī jau nereti ģimenes min kā būtisku tādu izaicinājumu. Arī kā motivēt un disciplinēt bērnus, tas arī varētu būt, un emocionāla izdegšana. Tā kā tas arī varētu būt, un īpaši, piemēram, ja bērns ir pārnācis no klātienes izglītības līdz uz attiecīgi mājmācības vai tālmācības formu, nu, tas arī pēc manas pieredzes daudz gadu garumā esot ar ģimeņu skolu apvienībā, tad arī piedzīvots, ka jo ilgāku laiku bērns ir bijis šeit klātienes izglītībā, jo viņam vajag vairāk laika, lai viņš spētu pats sevi motivēt, lai viņš spētu attiecīgi arī patstāvīgi mācīties. Tā kā tas varētu būt arī izaicinājums. Un ir citi vecāki, kas vienkārši padodās, saprot, ka bērnam nav motivācija un atmeta roku, bet patiesībā tam vienkārši vajag laiku un arī, protams, idejas un iedvesmu. Arī pedagoģiskie izaicinājumi, reizēm tie varbūt arī finansiālie izaicinājumi, jo jebkurā gadījumā tad abi vecāki nevar uz pilnu slodzi strādāt, un reizēm, protams, arī tā varētu būt emocionālā slodze. Tas arī, tātad tas ir šie svarīgākie punkti, kas tika minēti no vecāku anketas. Es ceru, ka jūs vēl esat gatavi paklausīties. Vēl viena lieta, ko es gribēju minēt vēl no vecāku anketas. Tātad tātad es pagaidām paskatījos tikai vienu no rādītājiem, ka tātad ir tāda iespēja, piemēram, paņemt kādu no rādītājiem, pēc kuras var tā viennozīmīgi sadalīt kādās grupās un paskatīties kaut kādus konkrētus citus rādītājus, kuriem es arī iedevu kaut kādu skaitlisko vērtību, lai nebūtu, teiksim, tā izvēles reti bieži, bet attiecīgi arī iedevu skaitliskās vērtības, un tātad salīdzināt, kādiem rādītājiem ir statistiski nozīmīga atšķirība. Un šeit es paņēmu tikai 2 grupas, un es gaidīšu no jums varbūt idejas, varbūt, ka vēl kādas rādītājas ir vērts paskatīties. Piemēram, atcerieties, ko es minēju, tātad mājmācība un tālmācība, kad sadalām šīs ģimenes tā kā 2 daļās, viena, kas ir pamatā ir bijusi un vai ir mājmācības daļa, un otra, kas ir tīri tālmācības, tātad bērni jaunieši. Un tad šis, tā kā, to šeit es izmantoju mākslīgo intelektu, ja kādam interesē, var padalīties, kādas tur resursus var izmantot, kas attiecīgi man izgāja cauri visam šim datu kopumam, un tad, teiksim, pēc šiem 2 ranžējumiem, tad mājmācība, tālmācība, kur ir statistiski nozīmīgas atšķirības. Un ar 3 zvaigznītēm, tātad tās ir vislielākās, tātad viss šīs ir statistiski nozīmīgi, bet tās ir vislielākās, kam ir 3 zvaigznītes, 2 zvaigznītes drusciņ mazāks un 1 vēl mazāks. Tad mēs varam redzēt, piemēram, kas tad ir tie būtiski atšķirīgie starp mājmācības un tālmācības, tātad jauniešiem un ģimenēm. Statistiski nozīmīgi atšķirās, tātad mājmācības, tālmācības pieredze jauniešos veicina talantu attīstību. Tātad šis rādītājs ir augstāks, būtiski augstāks mājmācībā nekā tālmācībā. Savukārt neizpratni no apkārtējiem, mājmācības ģimenes saskarās vairāk nekā tālmācības ģimenes. Ar vecāku izteikšanu, atkal mājmācības ģimenes saskarās vairāk nekā tālmācības ģimenes. Tāpatās ir mācību materiālu trūkuma. Savukārt, ja mēs skatāmies uz akadēmiskām zināšanām, tad dabas zinības zināšanas, atkal statistiski nozīmīgāk mājmācību bērniem šis rādītājs ir augstāks nekā tālmācības bērniem. Ja mēs skatīsimies tālāk, tad pēc tam arī matemātikā arī bija tieši tāpat līdzīgi, ka mājmācības bērniem šis zināšanas ir vidēji augstāks nekā tālmācības.
Un attiecīgi, ir tā kā es visiem cauri neiešu, bet tātad jūs redzat, ir šīs atšķirības dažādos rādītājos. Esat cik bērni ģimene, arī mājmācības ģimenēs ir vidēji tātad 3,0 bērni, tālmācības ģimenē 2,5. Jā, tā kā šis rādītājs ir statistiski nozīmīgi atšķirīgs. Arī veselīgs pašvērtējums vairāk tieši mājmācību ģimenēs ir augstāks šis vērtējums nekā tālmācības ģimenē. Tā kā šīs ir visas tās tas tā kā tās atšķirības. Tad, piemēram, arī par atbalstu trūkumu arī mājmācību ģimenes vairāk saskārās ar šo nekā tālmācības ģimenes. Savukārt, ja mēs skatāmies, piemēram, uz praktiskām iemaņām, zinātnē, tur visur šie rādītāji ir augstāki tieši mājmācības ģimenēm. Tā kā tas ir ļoti interesanti, un te var pētīt daudz un dikti, bet tas ir viens no rādītājiem, tātad, viens no tiem rādītājiem, ko es sadalīju un mēģināju apskatīt šīs atšķirības. Tā kā varbūt jums ir idejas, ko vēl varam paskatīties. Tad nākamais, ko es gribēju pēdējais tā kā no šiem padalīties par jauniešu daļu. Tātad jaunieši, tika viena daļa tad bija vecāki, kas atbildēja, tie bija noteikti vairākums, bet 106 respondenti, visdrīzāk jaunieši, bet varbūt arī bērni, norādīja, ka ir mācījušies vai mācās tātad attiecīgi mājmācībā, tālmācībā. Un tad, protams, tie bērni, jaunieši varēja būt ļoti dažādi, bet te kaut kādi, redzat, vairāk kā pusi ir mācījušies 1-2 gadus, bet ir arī jaunieši, kas ir mācījušies 7 un vairāk gadus. Tā kā tā pieredze jau ir ļoti, ļoti liela. Protams, ka tas nav ļoti daudz, šie 106 respondenti, bet tā kā ir. Un tad pēc tam es mēģināju viņus dalīt, tā kā uzdevu tādu jautājumu, vai esi beidzis vidusskolu? Un tad tur bija 3 dažādi varianti, kā varēja atbildēt, un tātad 75%, 79 jaunieši atzīmēja, ka viņi turpina mācīties mājmācībā vai tālmācībā. Un tad pārējie, tad tur daļa būs, kas mācās klātienē vidusskolā, un daļa jau, kas mūs arī būtu arī ļoti interesē, bet viņu nav daudz, un es pieļauju, ka tā tiešām objektīvi nav daudz. Tie ir jaunieši, kas jau ir beiguši šo mājmācību, tālmācību, attiecīgi vidusskolas līmenī, un tālāk jau, protams, ko viņi dara tālāk. Un tātad mēs skatāmies tos jauniešus, kas turpina mācības mājmācībā vai tālmācībā, un ja mēs skatāmies viņu salīdzinājumā pēc tā, atceraties, kāds bija ģimeņu, šis sadalījums un bērnu skaita ģimenē, tad ir diezgan līdzīgi, bet varbūt nedaudz vairāk šeit ir arī ar 3 bērnu ģimenes, ar 2-3 bērnu ģimenes. Tātad šie ir visi jaunieši, kas jau šobrīd turpina mājmācību vai tālmācību. Un savukārt, ja mēs jautājam jauniešiem, bērniem, kā viņi redz savu ģimenes rīcību, tur mēs nedalījām kaut kādus konkrētu summas, bet es biju vienkārši ielikusi to ranžējumu, kā jūs uzskatāt, vai pārtikus, ļoti pārtikus, vidēji turīgi, vai nabadzīga, vai ļoti nabadzīga, tad redzat, ka patiesībā vairums vecāku to bērnu novērtē savu ģimeni kā vidēji turīgu vai pārtikus, un tikai viens no visiem atbildēja, ka nabadzīgi. Un tas būtībā atšķirās no vecāku novērtējuma, jo vecāki, atcerieties, tur bija 12% bija novērtējuši, ka ģimenes mēnešiem ienākumi zem 1000 eiro, bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka bērni vienalga jūtās labi, un tas, laikam, ir pats būtiskākais. Nav būtiski, cik mums varbūt tas ienākuma līmenis ģimenē, bet ka bērni jūtās, ka viņiem viss pietiek. Un te mēs skatāmies uz pamata dzīves vietu šiem bērniem, jauniešiem, tad tā arī diezgan līdzīgi sadalās pa visdažādākajām izvēlēm, un arī tas liecina, ka tomēr arī šie jaunieši ir bijuši mēs aptveram ļoti plašu respondentu loku. Un šeit tieši dominē cita Latvijas pilsēta. Un, ja mēs skatāmies tālāk par to, kur vēl, ko vēl tas pats jautājums, kas bija vecākiem, kur vēl piedalās, mācās, tu šobrīd piedalīsies vai mācies, jauniešiem jautāts ārpus skolas. Un kas man bišķi pārsteidza, ka 21 no šiem jauniešiem norādīja, ka viņi nekur ārpus mājas nepiedalās. Tāpat tās vairums, tāpat kā bija arī saistie vecāku anktā vairums sporto, ir arī, kas ir attiecīgi citos pulciņos iesaistījušies.
Bet jautājums, kāpēc šis 21 respondents norāda, ka nekur vairs nepiedalās? Un to arī es viennozīmīgi nevaru. Man jāatcerās, vecākiem tikai 2,5% norādīja, ka bērni nepiedalās interešu izglītībā. Es arī viennozīmīgi nevaru pateikt, kāpēc tas tā, bet ja mēs ņemam vērā, ka, piemēram, tie ir bērni, jaunieši, kas jau varbūt tās ir vidusskolas līmenī, varbūt, ka viņi, piemēram, jau ir beiguši tur mūzikas skolas, mākslas skolas, varbūt vēl kaut ko, un viņi šajā līmenī, viņiem tas vairs nav tik aktuāli. Nu jā, tā kā tā bija tāda diezgan būtiska atšķirība. Un tad vēl kas bija tā interesanti, ka trešā daļa minēja, ka arī nekad vai gandrīz nekad neapgūst mācības ārpus mājas. Un to es arī varu izskaidrot vienīgi, ka tie jaunieši ir jau diezgan jau lieli patstāvīgi un ka viņiem vairs varbūt neinteresē iet ar citām mājmācības ģimenēm, piemēram, ekskursijās. To es arī piedzīvoju, ka mūsu bērniem bija stipri paaugušies un bija brīnišķīgas ekskursijas, bet ja tur pamatā, piemēram, bija sākuma skolā, tad maniem jauniešiem, kas jau ir tuvu vidusskolai, viņiem vairs nebija tik interesanti, teiksim, doties. Tā kā to varētu arī objektīvi izskaidrot. Savukārt, ja mēs skatāmies uz iesaistīšanos ģimenes ikdienā, tad tas ir ļoti arī brīnišķīgi, ka 50% saka, ka viņi to dara ļoti bieži, un vairums būtībā jebkurā gadījumā to dara. Un arī mēs skatāmies, cik bieži satiecies ar vienaudžiem ārpus ģimenes, tad lielākais vairums atzīmē, ka viņi to dara bieži. Vai nu ir kaut kādi 6 jaunieši, kas norādījuši, ka nesatiekas nekad. Nu, tas man tā liekas interesanti, jā, bet nu, tāds bija viņa atbildes. Un vēl tas bija tā interesanti, ka bērniem, tad ar šiem jauniešiem tika lūgts novērtēt viņu akadēmiskā zināšanu šīs priekšmetu grupās. Un jāpiezīmē, ka vecāki vidēji visos priekšmetos šīs zināšanas bija vērtējuši augstāk nekā paši jaunieši. Un varbūt vienkārši jaunieši kritiskāki, arī tas tā varētu būt, jo es zinu, ka mēs paši saskārāmies kādā brīdī mājmācībā, mums būs sadarbības skola, piedāvāja, ka teiksim, izliek sekmes pēc tā, kā paši bērni un vecāki vērtē konkrētos priekšmetos zināšanas. Un tad īstenībā tas bija tā interesanti, ka gandrīz visam man jau likās, ka es tam bērnam, piemēram, nezinu, tur dotu 9, bet viņš tad, nē, nu es kaut kur uz kaut kādi 7, 8 varbūt zinu to priekšmetu, ja. Nu, tā kā es pieļauju, ka jā, ka varbūt bērni kritiski un objektīvi arī novērtē savas zināšanas. Tātad, kā vērtē zināšanas matemātikā? Vairums atzīmē kā vidējas, latviešu valodā vidējas labas un ļoti labas. Un dabas zinībās, šeit tā kā, jā, šeit arī vidējas labas, ļoti labas pamatā ir, un svešvalodās, jā, īstenībā izstāsta, ka svešvalodas ir tā, atkal tās aspekts, kur daļa, protams, ir arī vāja, ļoti vāja, bet tomēr vairums ir labas, ļoti labas un izcels savas zināšanas. Un tālāk jautājums bija šiem jauniešiem par viņu personību. Kā viņi sev vērtē? Šeit bija nevis tā kā ko tev mājmācība ir devusi, bet kā tu sev pats vērtē? Vai tu esi radošs? Un, jā, redzat, diezgan daudz minēja, ka jā, ka viņi ir radoši, ka vai tu piestrādā pie tā, lai attīstītu savus talantus? Jā, lielākā daļa arī to saka, viņi to dara, ka viņiem piemīt, jā. Tad nākamais, vai tu esi saimniecisks, vai tu daudz ko praktiski vari paveikt, un tad arī īstenībā diezgan daudz jauniešu atbildēja, jā, ka es to tiešām ļoti daudz man šis piemīt, ka es esmu praktisks un saimniecisks. Un arī zinātkārs. Par zinātkāri arī tad, ja mēs skatāmies vidēji daudz un ļoti daudz, tomēr te ir lielais vairums tātad no jauniešiem ar nozīmē. Apzīmē, kas man liekas ir ļoti, ļoti būtisks, kāpēc atceraties arī vērts mācīt bērnus mājās, mājmācībā, tālmācībā, ka viņam šī zinātkāre, nu, nav pazudusi, viņiem viņa ir. Un tas ir, man liekas, viens no visbūtiskākiem arī šiem aspektiem, tātad zinātkāra motivācija. Un arī veselīgs pašvērtējums. Un arī varbūt tas veselīgais pašvērtējums dod to, ka tikai 20 apmēram procenti atzīmē, ka ļoti daudz piemīt, bet tomēr vidēji daudz un daudz piemīt, tātad vairums respondentu ar atbildēju tā. Un arī par disciplinētību, tur arī var būt dažādi, jā, šie jaunieši atzīmē ir diezgan kritiski, bet tomēr vairums ir vidēji daudz un ļoti daudz, ka viņi ir disciplinēti vai spēj būt disciplinēti. Un arī saskarsmes prasmes arī līdzīgi, ka visvairāk, šeit visbiežāk sastopamais bija, atbilžu variants bija vidēji.
Jā, un tad arī šie jaunieši, un to es arī piedzīvoju, protams, ka ir ar viņi ļoti dažādi, bet pamatā viņi spēj ļoti labi izteikt un pamatot savu viedokli. Un tādi jūs redzat, ir stipri vairāk par pusi, kuri saka, jā, ka viņiem daudz un ļoti daudz piemīt šī spēja izteikt un pamatot savu viedokli. Un arī patstāvīgi mācīties patiesībā, jā, gandrīz pusē, vai pat vairāk, vēl pat vairāk, tad 43, tas ir vairāk kā 70% vai min, ka viņiem daudz vai ļoti daudz piemīt šī spēja patstāvīgi mācīties un arī augsta atbildības sajūta. Nu, tā kā būtībā, ja mēs skatāmies arī uz jauniešiem, kas šobrīd mācās mājmācībā, tālmācībā arī un viņu gan akadēmiskām zināšanām, gan personības attīstību, es teiktu, ka mums nav ko bažīties. Protams, ka var būt dažādas situācijas, bet pamatā šiem jauniešiem viss ir kārtībā. Un tad viņam arī brīvā veidā tika arī iespējas pateikt, kas viņiem patika vai nepatika tajā mācību ikdienā. Un te ir tās dažas viņa atbildes, bet tas tikai dažas, tur bija vēl arī daudz vairāk. Tātad viens ir brīvība, elastība, ka viņi var pats savā tempā mācīties, ka viņam mierīga vide, nav traucējumi, un arī jā, šī pašdisciplīnas attīstīšana. Un kas arī, man liekas, arī ļoti būtiski, ko te kāds jaunietis minējis, vairāk vērsts uz jēgu, nevis mehānisku iekaušanu. Tad arī, ko jaunieši paši ir atzinuši, kas viņiem nepatīk šobrīd šajā mājmācībā vai tālmācībā, tas ir sociālās vides trūkums, ir tāda minēts arī, kā arī grūtības reiz ar motivāciju, kas arī diezgan loģiski varētu būt, un arī mazāks varbūt atbalsts, kā tas varētu būt esot klātienē. Tātad šī bija tā daļa par jauniešiem, kas šobrīd arī turpina mājmācības, tālmācības gaitas. Un tad savukārt ir jaunieši, kas jau ir beiguši mājmācības, tālmācības gaitas, bet viņiem tad tika lūgts, ja tie iepriekšēji jaunieši novērtēja, kā viņi šobrīd jūtās, kāds viņiem ir zināšanas, un kā viņi attiecīgi saskarsme ar citiem. Tad šeit ir tie jaunieši, kas jau ir beiguši tālmācības, un viņiem lūdzu novērtēt mājmācībā vai tālmācībā, viņiem ir lūdzu novērtēt, kā tad bija tajā laikā, kad viņi bija šajā mājmācībā vai tālmācībā. Nu jā, te kopumā respondentu nav daudz, jo vienkārši objektīvi varbūt viņi arī tiešām tātad 25 jaunieši ir atzīmējuši, ja, ka viņi ir pabeiguši pamatskolu un šobrīd vairs nemācās tālmācībā. Un, ja mēs skatāmies kopumā, cik viņi ir mācījušies tālmācībā, tad arī ļoti, ļoti dažādi ir kas mācījušies, vairums ļoti daudz gadus, tātad gandrīz pusi mācībā mācījušies vismaz 3 gadus, bet katrs 5. pat 7, 9 gadus, tā kā tas ir ļoti liela pieredze. Bet ir arī kaut kādi 32%, ja tie kopā 8 jaunieši, kas ir par visam nelielu pieredzi šajā mācību formā. Un tad, ja mēs sadalām viņus ar lielām grupās, tad, ja tas jautājums, vai tas beidzis vidusskolu, tad tie ir šie jaunieši, kas ir teikuši jā, ka viņi beiguši, un otra daļa, ka nē, ka turpinam mācības klātienes skolā. Un kas ir interesanti, ja mēs skatāmies uz tiem bērniem, kas jau ir tā kā izauguši, tad viņi ir ļoti liela daļa tieši no daudzbērnu ģimenēm. Kopumā tātad 72% nāk no daudzbērnu ģimenēm, kur ir 3 tātad un vairāk bērni. Un arī mēs skatāmies uz to, kā jaunieši jau vērtē ģimenes, kurā uzauga turība, tad arī lielākā daļa min, ka tomēr tā ir bijusi pārtikas vai vidēji turīga. Baiba, man radās ideja korelācijai par šo te daudzbērnu ģimenes faktoru. Varbūt ir vērts papētīt, kad daudzbērnu ģimenes un tie, kam ir 1 vai 2 bērni, kā tur izskatās tā atšķirība. Un konkrēti punktā par, piemēram, socializāciju un būšanu ārpus mājas ar vienaudžiem. Šis, man liekas, ir svarīgi, jo tad, kad ir ģimenē daudz bērni, tā vajadzība iet ārā no mājas un socializēties ar draugiem ir krietni mazāk, un varbūt, ka tur parādīsies atšķirība. Jā, to arī var paskatīties, jā, tā kā tas ir. Nu jā, un ja mēs skatāmies tad uz dzīves vietu, tad tur savukārt, ka var redzēt, ka, nu jā, šeit bija daudz mazāk respondentu, un tad arī tas sadalījums ir varbūt bišķi atšķirīgs, bet te pašā laikā arī redzat, ka tā kā visas grupas ir aptverts, tā skaitā arī ārvalsts.
Un ļoti interesanti ir zināt, ko tad dara jaunieši, kas tad šo mājmācības tālmācības formu ir pabeiguši. Tātad 40% vēl turpina vidējas izglītības studijas, bet ko tad tie pārējie dara? Tātad nākamais tagad būtiskākais, ka turpina mācības augstskolā vai koledžā, arī daļa ir strādā profesionālu darbu. Un minēts īstenībā 3 jau ir nodibinājuši ģimenes, un 4 strādā profesionālu darbu. Un tad bija viens jaunietis, mēs nezinām, kas bija, bet viens jaunietis bija atzīmējis, ka viņš nestrādā un nemācās. Jā, tā kā arī tādi gadījumi, protams, ir un var būt. Un, ja mēs skatāmies, tad, ko šie jaunieši minēja par to laiku, kad viņi ir bijuši mājmācībā, tālmācībā, tad tur arī šeit sacīt interesanti, kad, jā, sports tāpat un nākamais ir muzikas skurs, nākamā svarīgākā. Atšķirībā no tiem, teiksim, kas vēl šobrīd turpina mācīties, jā, un tad arī citi pulciņi un nodarbības, un būtībā tikai pavisam neliels skaits bija, kas nepiedalījās nekur, tad, kad viņi mācījās mājmācībā, tālmācībā. Un arī šeit tāpatās viņai, ja mēs skatāmies, ko viņi darīja ārpus mājas, tad arī liela daļa arī atzīmē, ka viņi ir piedalījušies gan visādās ekskursijās, gan arī ikdienas aktivitātēs. Principā pat redzat, visi. Neviens nav atzīmējis, ka viņi nekad vai reti, būtībā visi atzīmē, ka viņi ļoti, ļoti bieži vai vidēji bieži ir iesaistījušies mājas ikdienas aktivitātēs. Un te ir jautājums arī par to, kā tikušies ar vienaudžiem ārpus ģimenes. Tad redzat arī, ka biežāk sastopamais ir šis rādītājs 4, kas būtībā, vairāk nekā, nevis bieži, bet tomēr vairāk kā vidēji mēs tomēr šie jaunieši satikās ar ģimenēm vai ar vienaudžiem ārpus ģimenes, kas arī ļoti, ļoti loģiski. To, ko Guna minēja, ka tās tomēr lielākā daļa varbūt bija daudz pār ģimenes, bet tomēr nevar teikt, ka viņi nesatikās. Viņi tomēr diezgan vidēji bieži satikās ar citiem vienaudžiem. Un savukārt, ja mēs skatāmies par akadēmiskām zināšanām, kad jaunieši matemātikā un latviešu valodā pamatā zināšanas vērtē kā vidējas un labas, un dabas zinībās kā labas. Tātad šeit ir matemātikā vidējas un labas, tas visbiežāk sastopamais vērtējums. Latviešu valodā arī vidējas un labas visbiežāk sastopamais vērtējums. Savukārt dabas zinībās, kā labas ir visbiežāk sastopamais, tā kā labas, ļoti labas un izcils ir vairumā šo jauniešu, kas jau ir beiguši tālmācību. Savukārt arī svešu valodā arī pat vēl vairāk, tad ļoti labas vērtē, labas, ļoti labas un izcils, tā kā vairākums, bet arī kāda daļa, kas uzskata, ka viņiem ir tās vidējas tās zināšanas svešu valodās. Un tālāk ir bloks par to, kā tad tie gadi, kas bija mājmācībā, tālmācībā, ietekmēja viņu personības attīstību. Un jūs redzēsiet, ka tur respondenti, tā kā viņu nav daudz, tad tur ir daži ar ļoti negatīvu viedokli. Un viņi, protams, ietekmē visu kopējo ainu, bet tas ir objektīvi. Tātad ir kādi jaunieši, kas ir kaut kurā brīdī mācījušies, viņi tagad nemācās, un viņi attiecīgi, viņam šī pieredze bijusi negatīva. Un tā ir, un tas objektīvi arī tā var būt. Piemēram, kā ietekmē radošumu. Protams, vairāk mums atbild, ka būtiski veicināja, bet ir viens, kas atbildēja, nē, man tas samazināja. Tāpat arī par talantu attīstību, bet tomēr būtībā vienalga šeit ir būtiski veicināja, ir pats biežāk sastopamais vērtējums. Par veselīgu pašvērtējumu arī ir viens, kas atzīmē, ka viņam samazināja. Tad acīm redzot, tur bija kaut kādas problēmas, bet lielākā daļā tas veicināja, būtiski veicināja viņu veselīgu pašvērtējumu. Tāpat arī saskarsmes prasmes. Saskarsmes prasmes būtībā jau visbiežāk sastopamais ir, ka neietekmē. Un to arī tālāk daži jaunieši minēs, ka būtībā viņiem varbūt kaut kurā brīdī pietrūk šī iespēja arī komunikācija ar citiem ārpus ģimenes. Bet savukārt, ja spēju pastāvīgi mācīties, tātad būtiski veicināja, protams, ir izņēmumi. Dažiem tas savukārt būtiski samazināja šī pieredze. Un atbildības sajūta arī lielākai daļai tas būtiski veicināja. Ir arī kāds, kas atzīmēs respondents, kas samazināja. Tāpat tās arī mēs runājam par zinātkāri un vēlu ko jaunu apgūt. Arī vairums, protams, atzīmē, ka tas būtiski veicināja vai nedaudz veicināja. Un prasme pastāvīgi mācīties tieši tāpatās. Un spēja izteikt un pamatot savu viedokli, te pamatā atbildējuši, ka neietekmēja. Jā, varbūt tā ir varētu būt. Un noslēgumā, ko es varu parādīt par šiem jauniešiem, tātad, ko viņi atbildēja šiem atvērtiem jautājumiem. Tātad, kādi ir būtiskākie ieguvumi, ko viņi minēja no mājmācības, tālmācības.
un īstenībā ļoti interesanti bija viņas ļoti daudz, bet šeit tā kā viņi arī apkopot pa grupām. Ieguvums bija daudz laika. Pirmais ir tāds laika plānošana, un to ļoti daudz respondentu minēja, ka spēja daudz efektīvāk izmantot savu laiku, netērēt nevajadzīgām lietām laiku. Un te minēja, kā beidzot varēja izgulēties un atpūsties no stresa, laiks pašmācībai, pašizaugsmai, varēja mācīties savā tempā, apzināties, ko pasaule var piedāvāt. Tā kā tas bija būtiski. Nākamais bija atbildība un patstāvība, ka iemācījās pastāvīgi strādāt, attīstīja pašdisciplīnu, neatkarību, bet principā tā laika plānošana bija visbiežāk sastopamais. Ka laika efektīva izmantošana. Un tad bija arī dažādi, kas, piemēram, nezinu, vairāk laika mūzikai, mazāk traucējumi no klases biedriem un vēl kādas citas atbildes. Un tad savukārt, ja mēs skatāmies par tiem trūkumiem, kas tika minēti, tad pirmais bija tāds par sociālām attiecībām, ka to tika minēts, kad ir trūkst komunikācijas ar biedriem, nav mijiedarbības ar vienaudžiem sabiedrībā, kad arī ir pašdisciplīnas trūkums, ka grūtības mācīties. Atcerieties, šeit jau ir visi gan mājmācības, gan tālmācības bērni. Tad ir pašdisciplīnas trūkums, kas arī ir tā objektīvi, sevišķi, piemēram, kaut kādos pusauģu gados, ka ir. Un tas tieši precīzi tā bija minēts dažkārt pārāk izlaidību. Un dažreiz disciplīnas un kārtības trūkums un grūti saņemties mācībām, un arī ierobežots, ka nav skolas pasākumu, un tas, protams, var būt ļoti dažādos reģionos, bet pieņem reģionu, kuriem tas ir izaicinājums, ja netiek apmeklēts kāda pulciņa vai aktivitātes, tad var būt vientulīgi, tā kāds jaunietis norādīs. Un daži atbildēja, ka nekādas trūkumu nav. Un savukārt tur bija arī nepietiekams zināšanas, nevar apgūt priekšmets ar praktisku komponentu, tas arī bija kāds no atbildēm, kas tika minēts. Tā kā tas bija īsumā, ko es gribēju jums pastāstīt par šiem pētījumiem. Varbūt jums uzreiz ar kaut kādu jautājumi par šo, un vispār, ja jūs vēlaties, es varu arī padalīties, man ir vēl viens brīnišķīgs pētījums, ko mēs veicām pirms 5 gadiem, bet varbūt tas arī šovakar jau mēs savu veselu stundu jau te lasīšies, ka bija vēl brīnišķīgs pētījums, kur savukārt, tātad šis bija vecāku un jauniešu viedoklis, diezgan visaptvaroši. Bija mums arī aptauja, kur mēs aptaujājām pedagogus. Tur bija 56 pedagogi, kuriem ir bijuši kāda saskara ar mājmācības, tālmācības bērniem. Viņi izteica savu viedokli. Kāda ir mājmācības bērni, ar ko viņi atšķirās vai neatšķirās? Jā, tā kā tāda arī mums pētījumi ir un prezentācija ir, bet to mēs varam kādu citu reizi varbūt arī par to parunāt. Tā kā, paldies jums par uzmanību. Jā, Baiba, paldies liels, un Ginta raksta paldies, ļoti interesanti aptauja. Jautājumus čatiņā neredzu. Viss bija ļoti skaidri un saprotami. Varbūt mums ir drīzāk jautājumi jums vai tagad vai vēlāk komentāros, arī šis video tiks izvietots YouTube kanālā Ģimeņu skolu apvienības lapā. Rakstiet arī tur, ja ienāk prātā vēl šos jautājumus par korelācijām iespējamiem. Kādi aspekti vēl būtu jāapskatās, kas būtu jūsuprāt interesanti?